поздравить наше дорогое солнышко, которое светит нам всем. Шампанское. Тебе греемся в лучах этого солнца. И пожелать ему долгих лет жизни с удовольствием, успехов в работе и работы с удовольствием, и хороших друзей. Чем он всегда богат. Просит. Nu labi, es sākšu pirmā, un tad visu tādā chronoloģiskā secībā, ja? Tā kā viņš piedzima, tad auga un izauga, un tad visi, kas saistīti ar viņa kādu dzīves posmu, katrs kaut ko runāsim. Tā kā laikam es esmu pirmā, kura viņu tā teikt redzēja, tad es arī, teiksim, iesākšu to riņķa dziesmu. Kad man bija 3 gadiņi, es biju tāda ļoti gudra meitene, jo es zināju, ka bērnus nes stārķi, nevis kaut kur atrod kāpostos. un tā kā mēs dzīvojām upes krastā, tur bija tāda liela skaista pļava, protams, ka pļavā bija daudz vardes, un stārķi lidoja tur ganībās. Un kā sanāca, ka stārķi lidoja pāri pa mūsu pagalmu. Laikam kāds bija no pieaugušiem teicis, ka stārķis taisās apciemot mūsu māju arī. Un tad es skraidīju pa pagalmu un kliedzu: stārķi, stārķi, atnes man māsiņu! Tas stārķis bija kurls, ziniet. Jā. Kā tur bija, kā nebija, atnesa brālīti. Kādas man tās bija šausmas, brālītis, ko viņš, kam viņš man vajadzīgs vispār? Viņš man nav vajadzīgs, Kaut kā jau es to ziemu pārcietu. Nāca vasara, pavasaris, atkal stārķi lido. Es skrienu pa pagalmu un kliedzu: stārķi, stārķi, nes to brālīti atpakaļ, nes man māsiņu. Šis kurls, nekā kurls. Bet tas jau vēl bija viss nekas. Tās šausmas sākās, ka mēs sākām mācīties skolā. Manā laikā bija tādas 4-klasīgās pamatskolas. Un es mācījos tādā krieviņu 4-klasīgajā pamatskolā. Mācījos kaut kādā, varbūt, nezinu, 3. klasē vai kādā. Un kā jau laukos, ja ir rudens darbi, tad tos mazos bērnus ņem līdz uz skolu, jo skolā bija viena liela telpa, tur bija kādi 10 skolnieki, un tam bija tās 4 klases. Un mazos bērnus stārķis aizlidojas tur, kur... Par to kurlo stārķi. Stārķis aizlidojas tālāk pildīt savus uzdevumus. Labām domām, prieku dzirkstošu. Lai labie vārdi tevi sargātu, prot, es gribu gaišu svētību tiem dot. Šai svētku dienā tevi apsveicu tā sauli agrā rīta augstošo. Jancīte, apsveicu es tevi tavā lielajā jubilejā 55 gados. Tā ir skaista jubileja, bet tā ir tikai puse nodzīvotā no tā mūža. Es jau novēlu vēl otru pusi nodzīvot tikpat skaistus, radošus, tikpat jautrus gadus. Tā kā mēs lepojamies ar tevi. Un ko es gribētu vēl tagad, lai visi paceļ glāzes, lai tev viss būtu labi tā turpmākajā dzīvē. No savas bērnības es Krustāvu atceros ar visu to labāko, jo, kad Krustāvs brauca ciemos, tad es zināju, ka vienmēr būs kaut kas garšīgs, būs ļoti daudz jāsmējās, un kaut kur noteikti vedīs, apceļot kādu dzimtā zemes stūrīti. Tas ir tās atmiņas, kas man palikušas. Un te ir vēl tāda dāvaniņa pēc pirts, kas pašam jātaisa vaļā, un tur arī viss, ko mēs jūtam, uzrakstīts. Un ko mēs domājam? Man atliek tikai piebalsot. Jā, tas jātaisa pēc pirts, Jā, pēc pirts uzvilkti. Tagad attais vaļā, lai varbūt nepatiks. Юрий Штивец, понятно. Jā! А фотография-то где сделана? У Коломенского квартира. У меня есть такая фотография. Vēl lobok. Nalauzi mēlis. Tā kā jods no Latgalis ir.
Nu, žēl, ka no Rogaukas esmu Rogaukīšu sporskolu. Jūs jau visi zināt tu Troksvoju no Rogaukas. Nu, varbūt mūži natai sarunošu. Nu, bet es vienalga, nu, jau savam, kā saka tāna, radinīkam stipru veselību, galvenī stipru veselību. Darba prīku, kā saka. Nu, и Latgali neaizmirst. Nu, par tu, Latgali, davai vīnu rumceņu. No, ja tādā galā kāds nesaprot, papraša Lidijai pārtulkus. Вячеслав Петрович, если в том конце непонятно было, спроси у Лидии, переведет. Cepšana jau ir kā bez tostiem ir kā blēgurošana, jā, bet tad vajag, nezinu. Nu, ar tostiem ir kulturāla. Jā, kulturāla, bet nezinu, ko teikt. Es nebiju sagatavojis referātu. Nu, bet nav jau Brežņeva laika bija jāraksta. Saki, ko domā? Es tikai pievienojos visiem citiem. Ļoti tiešām. Tā vēl otra cik jādzīvo. Un lai būtu viss gludi, skaisti tur. Un vēl vēlētos visur tevi slavina pa visam valstim, jā. Vēl vēlētos, lai mājās atgrieztos Latvijai par labu kaut ko arī darītu tos krāšņos darbus, jā. Par to vēl vajadzētu tostu izdzert, ot tādu. Es novēlētu, ļoti lūgtu, lai atgriežās Latvijā, savā Latvijītē, jā. Mieru? Jo. Kādu? Salauzīšu vienreiz, es to parādu. Nopirksi divus vietā. Maziem bērniem var lauzt mantiņas. Jā, bet nopirksi divus vietā. Tik salauzt. Es nemaz nevaru te piecelties. Vispār man jau grūti par Jāni kaut ko stāstīt, jo es viņu ļoti maz pazīstu. Nu, kas ir 32 gadi? No 100 gadiem 3. daļa tikai. Nu, tad vēl 2/3 man būs lēms viņu iepazīt. Tas viens, un arī tādā pašā laikā, tad, kad viņš tur uzradās, viņš paspēja aizmukt uz Bamu, tad viņš paspēja aizmukt uz Maskavu, tad viņš paspēja aizmukt uz Zviedriju. Nu, uz to Zviedrijas nesamierinājis, es braucu pakaļ. Es domāju, tā lieta neies. Nu, cik var mūkt? Nu, cik? Nu, man tad arī kaut kas jāstāsta. Jā. Nu, bet uz to pašu pirmo brīdi, kad viņš atnāca no armijas, teikšu tā. Paverās medpunkta durvis vaļā un ienāk viens itālis. Interesanti gan. Latvijā vēl robežas ciet, nu viss tīrākais itālis. Melns, ar vārdiņu, ar blokainiem melniem matiem, ar ūsām, ar stāvu. Kājiņi viņam sāpot. Kājiņi. Es saku, lai rāda to kājiņu. Parāda arī. Domāju, nu laikam tu tā vienkārši grib kaut ko stāstīt, bet nu tiešām zila. Gandrīz sabuktēta, pietūkusi. Nu, tad es sapratu, ka tas itāls tomēr ir slims. Nu, bet pēc tam, tad, kad jau izvesuļojās, tad izrādījās, ka viņš ir kaimiņš. Un tā viņš vēl ir šodien kaimiņš. Nu, bet tas kaimiņš ir tāds ļoti interesants. Viņš te kaķa gadā kā ir dzimis, kā īsts kaķis. Viņš iet, kur grib, nāk, kad grib. Viņš dara, ko grib. Viņš nav dresējams, viņš nav pieredināms. Viņu var tikai glaudīt. Nu, kā visus kaķus, jā. Nu, bet ja paglauda, tad viņš ņurā ļoti labi. Bet ja neglauda, tad tūliņ prom ir uz lielās šosejas un prom atkal uz kaut kādu valsti, vai Angliju, vai Zviedriju, vai Ameriku, nu nezinu kur, Bet pats patīkamākais, ka viņš vienmēr atgriežas tomēr mājās Latvijā. Nu, kā strēlnieks, es domāju, ka viņš ir ļoti mērķtiecīgs, pat ļoti. Savā laikā es pat domāju, ka viņš ir jau gadiem uz priekšu tā visu sabīdījis, kāds teiciens, tur ir Stokholmā, man ļoti patīk tas sabīdītāji teiciens. Viņš jau bija gadus cik atpakaļ sabīdījis notikumus, kuri vairāk vai mazāk šodien varbūt vai rīt vai parīt notiks. Nu, tādu stratēģiju es teikšu, ka pārāk bieži es neesmu redzējusi. Nu tad, tostiņš būs tāds. Man ir ļoti mīļš franču rakstnieks Antoine de Saint-Exupéry. Un viņš saka tā, ka pasaulē ir tikai viena patiesa greznība, un tā ir cilvēciskas attiecības starp cilvēkiem. Es paceļu tostu par tavu cilvēcību, par tavu greznību, ka tev nevienmēr interesē tur
Šveices bankas un Ferrari, bet šī greznība tev interesē par cilvēcību. Ar visiem, vienmēr un visur. Paldies! Tālāk, kurienā mēs tagad tikām? Tagad brauc. Дяденька у меня маленький. Да. Соответственно, тоже маленький. Ну, Спасибо. Рождения. Будь большой, здоровый, главное. Меня не обгоняй. А куда? Недалеко. Paldies, mācīt, ko tu dod. Katrai sarkani galvu. Танис? Алла. Очень приятно. Будем знакомы. Nu, rindu aizņēmi. Ko? Rindu aizņēmi. Jā. Nē, šoreiz vīram jābrauc uz Krievi. Es teicu, nu ko tu uz Krievi? Man uznāca dūlums, braukt uz Bamu, Hitlers tika līdz Maskavai, bet mēs pierādījām, ka mēs līdz laikam. Nu, arī viss sākās mūsu pazīšanās vilcienā uz Maskavai, Maskavas pēc tā čarēšu ceļš uz Bamu, uz Kičēru. Kičērā mēs bijām. Es biju 2 gads, Jānis ilgāk izturēja. Nu, kamēr 18. Nu, kamēr mēs bijām Bamā, nu mēs bijām draugi. Nu, tad redzēsim par mūsu seno draudzību. Pēc Bama mēs arī bijām draugi. Brauc pēc mašīnu remontēt, nemelo. Tā es arī tā šķīnu tur, var teikt, slautāju. Vai viņš pūta? Pūta. Žēl, ka iepriekš nebūtu. Parād, Tas ir spiediens tieši, jau tikai par cēļam. Būs! Tad viņu vējš pūš iekšā baseinā. Lūdzu, vienmēr laipni.